jēdzība ir mūsu bērnu nākotnē. Mēs nevaram izmainīt visus tos alkoholiķus, kas ārā mīt. Mēs nevaram izmainīt otru. Mēs varam veidot sevi patiesu īstu un spēlēt izlikšanās spēli un parādīt saviem bērniem, kas ir emocionāla inteliģence, kas ir spēja pateikt nē, kas ir spēja dzīvot dzīvu dzīvi un drosmīgi mainīt dzīves apstākļus, ja viņi tev nepatīk, ja tu viņos nejūties dzīvs, īsts, patiess. Un es to saku, jo es sāku savu dzīvi no pilnīgas nulles. Un tas ir haotiski, tas ir sāpīgi, tas ir nežēlīgi, bailīgi. Bet tad, kad tu uzbūvē to, kas tu esi, no savas iekšpusēs uz āru, tad, kad tu dzīvo saskaņā, patiesumā, tā kā tev tiešām patīk, pat ja tas neiet kopā ar sabiedrību vai sabiedrības uzskatiem, un vai cik daudz komentārus es savas dzīves laikā neesmu saņēmusi par savām rīcībām vai izvēlēm, īpaši saistībā ar bērniem, jo es viņus loloju, es viņiem dodu vietu būt, es dodu viņiem vietu domāt pašiem, radīt pašiem. Es viņus nevedu sistēmā ieliktajos rāmjos iekšā, ja viņi paši negrib to pieredzēt, ja viņi paši nevēlas tur būt. Es dodu maksimālu brīvību viņiem būt viņiem pašiem, jo bērns zina, kā augt. Viņš zina, kas viņš ir, viņš atklāja savu raksturu, viņš jūtas droši, viņš vienkārši pieredz, un viņi ir mūsu vienīgā patiesā nākotne. Bērni, mūsu bērni ir mūsu nākotne, tā ir mūsu pasaules nākotne. Vienīgais, kurš var radīt pasauli skaistāku, ir mūsu bērni, un mēs varam būvēt viņiem jaunus, pamatīgus pamatus ar to, cik mēs esam mīļi, skaisti, gudri, apzināti. Tagad informācijas loks ir tik milzīgs un apjomīgs, lūdzu, paņemiet kaut mazāko kripatiņu no tā un ielieciet savā dzīvē. Jo lasot, skatoties, bet neko nedarot, nekas nenotiks. Tā būs tikai piedrazēta domu, galvas, visa būtība, nekas vairāk. Ja tu gribi mainīt, ir jādara. Ja tu gribi mainīt, ir jādara. Ja tu gribi dzīvot citādāk, ir jādzīvot citādāk. Ja tu gribi just prieku, ja tu gribi redzēt sevi spogulī ar dzirkstošām acīm un pamosties no rīta ar patiku, ir kaut kas jāmaina. Un daudzi var teikt, ka tas nav tik vienkārši, bet zini, patiesībā to var izdarīt. To var izdarīt. Es varēju saglabāt visas savas pamata pīlāru vērtības, nezaudējot neko no tā visa. Izmantojot gudri savus talantus, savu fokusēto rīcības spēju, lai man būtu. Un ja es to varu izdarīt, arī tu to vari izdarīt. Easy peasy lemon squeezy. Tu to vari izdarīt. Ir tikai jādara. Un būs brīži, kad būs grūti, būs brīži, kad negribēsies līst ārā no segas, būs brīži, kad gribēsies sevi turēt un sirds šņaugsies vai stress līs ārā no visām pusēm, bet tajā brīdī vienkārši sēdi un elpo un izelpo to sajūtu cauri un turpini iet uz priekšu. Turpini iet uz priekšu. Un jēdzība dzīvē būs tajā, ja mūsu bērni spēs dzīvot sakarīgākā nākotnē, sakarīgākā tagadnē, nekā to darīja mūsu senči vai mūsu kaut kāda bērnības daļa, kur mēs uzaugam sačakarētā sabiedrībā, un pēc tam tas viss arī notiek un tālāk uz priekšu. Un bļāns, tas nav tik grūti vienkārši mīlēt, vienkārši cienīt, mīlēt, klausīties, runāt, komunicēt, respektēt. Tas nav tik grūti. Viss, ko es varu pateikt. Ja man būtu kaut kas, kur uztaisīt kaut kādus uztaisīt. Reklāma sākās. Labi, tad arī pie šīs reklāmas es dodos tālāk.